Un tas galvenais, es teiktu, ir tas tauku jautājums. Par to es arī gribējuši varbūt vairāk parunāt tavā konferencē, ko tu rīkos oktobrī. Ka mudināt cilvēkus nebaidīties no taukiem, jo taukiem ir mega nozīme mūsu ķermenī, mūsu veselībā. Kā es teicu, mūsu smadzenes 60% veido tauki. Katra šūna membrāna satur piesātinātās, nepiesātinātās taukskābes. Un tā kā ir negudri domāt, ka mums taukus, kā lai saka, ēst ir kļūdava un meklēt citādus uztura principus un ir gatavi mācīties, ir gatavi mainīt viedokļus un ir gatavi darīt. Un hormoni mums veidojās no holesterīna un tā kā es arī bieži sasaistu kopā to epidēmiju mentālajai veselībai. Tas cilvēkiem, cik daudz ir nogurums, cik daudz ir šis brain fog, šī smadziņu miglā, cik daudz cilvēkiem ir atmiņas traucējumi. Pie manis nāk cilvēki labākajos gados. Tā ir lieta, kas neprasa milzīgas investīcijas, milzīgas ilgas apmācības. Tu vienkārši ņem un dari. Tas vienkārši, ka mēs iemācāmies turēt lūpas ciet, tās ir tās dabiskās breketes, kas tā kā tiem zobiem neļauj aiziet tā kā vēdeklī uz priekšu, ja, bet pieliek tā kā klāt. Lūpas ciet, jā, tā stimulē to deguna elpošanu kaut vai ar smaržām dažādām. Aizēju uz virtuvi un paņem kaut kāds garšvielas pasmaržo, ja, nu kaut vai kas. Tur tiešām nevajag neko sarežģīt. Un teiksim, no ēdienu viedokļa vairāk izvēlēties cietu pārtiku, kas ir vienkārši jākošļā, jo košļāšana tas ir visefektīvākais vingrinājums. Nu, absolūti vienkārši. Bet tikai jādara, jo es iedodu 50% informāciju. Lūdzu ņem. Otru 50%. Dar. Un no tām zināšanām, ko es pati saprotu, ja, katru to garšas šķiedriņu es varu cilvēkam iedot, ja, bet tev pašam jādara regulāri. Es tavā vietā nevaru padarīt. Tev pašam jādara tas un tas, tu nevari tik bieži nākt. Tas, nu, kā lai saka, laiks, resursi, nauda un viss. Mans un tavs. Jā. Vārds paplašinājums man ļoti patīk. Tas ir mans viens no galvenajiem vadmotīviem paplašinājums. Man ir sajūta, ka man visu laiku ir tieksme plašināties jebkurā jomā. Tas vispār ir labs vārds, ko mēs varam šādā te holistiskā pieejā lietot. Es gribētu teikt, ka kamēr mēs nesakārtojam apakšas, mēs netiekam pie īstas augšas. Daudzi tās apakšas mēģina izlaist. Tas īstais potenciāls ieņemt savu īsto vietu, tam jāatbrīvo vieta. Un jā, par to jušanu sākt attīstīt, vienkārši sākt ļaut sev justies. Tādā ziņā ļoti palīdzošas ir dažādas ķermeniski orientētās prakses, kur cilvēks vienkārši sāk sevi just. Jušana, jā. Nu, tāpēc pret dabu jāizturās, ka tas ir Dieva templis. Un jo mēs dziļāk iepazīsim dabu un būtu jāiet ārā dabā, jo tas ir vajadzīgs, lai tevi nomierinātu. Jo tikko tu redzi dabu, tu viņu uztveri kā Dieva templi, bet tavs templis ir fiziskais ķermenis. Jā, un tu vari strādāt ar to. Bet es neko, es nāk iekšā smaidu. Es saprotu, ka man ir tikai viņas jāatver. Tās pārējās jau klausīsies, kā klausīsies. Man izdevās. Viņas palika mutēm vaļā, kad es sāku stāstīt. Jo viņas jau ir izgājuši, viņām jau ir bijuši pacienti, viņām ir bijuši pieredze. Un viņi jau ar pacientu dvēseli arī strādā. Viņi to visu izjūta. Ka tikai ir jāizjūt, jāizturās ar sirdsgudrību pret cilvēku. Ka tu tai gudrībai pieliec klāt savu sirds mīlestību, jušanu, ja, nu kā to sauc. Apmēram tā.